Čau, Dīci! Liekamies ārpus teātra, jo, kā mēs zinām, mēs dalām vienu kabinetu, un mēs vienmēr tajā kabinetā apspriežam visu aktuālo. Bet mums šodien bija tāda iespēja izlausties no kabineta un atnākt uz šejienu, ārpus teātra sienām. Un es atbalstu šo ideju, ka mums vajag parunāties par to, kas, teiksim tā, sarunas pēc pirmizrādes. Bet es tev uzreiz, Laura, saku, man liekas, tas ir reāli pašnāvnieciski, jo es tagad lasu, un tur, kur kaut kas labs ir uzrakstīts, man liekas tā, tas ir normāli, tur, kur kaut kas man nepatīk, man uzreiz tas, kas ir, ko tu... Es domāju, ka šis ir tas sarunas veids, kas man īstenībā būtu pietrūkst, tāpēc, ka man arī, es godīgi sakot, neesmu laba lasītāja, kā tur bija mans liecinieks, es tikai vakar iepazinos ar 2 recenzijām, nav melots. Ja mēs sēdējām mūsu kopīgajā kabinetā, Mihaila Čehova Rīgas teātrī, un es tikai pieķēros pēdējā brīdī apskatīt tās 2 pēdējās recenzijas. Viena no tām bija Zānes Rāda Zobes un arī Āta Rozentāla. Bet tas nav nekas pašnāvniecisks. Man liekas, ka ļoti forši ir to darīt mūsu starpā, tāpēc, kāpēc es arī nebieži uzreiz iepazīstos, tāpēc, ka gribās uzreiz sarunāties ar tiem autoriem. Un tas nav pieejams, un tu nevari, diemžēl, to nodrošināt, kad mums ir, es nevaru ar Zani Radzobi, un arī tas nebūtu pareizi ar mūsu recenzentiem tā sarunāties. Es tā nekad neesmu darījusi, un es arī tā domāju, ka tas ir jāsaglabā šī tradīcija, ka tas nav jādara. Bet gribās uzreiz iet tajā dialogā, gribās prasīt, kāpēc tad tādas domas vai citādas. Un kā mēs vakar gājām cauri un atzīmējam katrs priekš sevis kaut kādas atsevišķas sadaļas, ko mēs varētu šodien ar tevi apspriest. Jo sarunas pēc pirmizrādēm nenoliedzami notiek, viņas notiek privāti, un viņas notiek slēgtākos lokos, un nekad ne ar tiem, kas ir izteikuši savu vērtējumu publiski, un arī tas, kā es saku, vajag to saglabāt. Bet ar tevi jau mēs varam parunāt, jo mēs šodien pārstāvam ne tikai izrādi Skatuva ugunī, kas ir mūsu kopdarbs, bet arī vispār Mihaila Čehova Rīgas teātra kopīgo stratēģiju un jauno kursu. Nu, tad apskatīsimies, ko par mums domā, ko par mums runā. Es pasūtīju jau kafiju. Ļoti labi, man garšo kafiju, labā kapučīno. Nu, pirmais, bet man uzreiz radās vispār viens jautājums. Sākšu uzreiz, man vienkārši tev radās jautājums, varbūt, kā tu domā, jo šobrīd mēs sākām par Mariju Leiko no viņas veidot izrādi. Tad tālāk pēkšņi skaties, reku filma tiek. Tad vēl par viņu runā, tad pēkšņi atver intervijas kaut kādas, tur, es nezinu, tas piemin, tur. Kāpēc pēkšņi Marija Leiko šobrīd ir tā uzpeldējusi uz augšu? Es jau te teicu, pirms intervijas mūsu sarunas, es teicu, ka es vēl gaidu merchandise, kad būs jau krekliņi ar Marijas Leiko attēlu, tāpēc, ka viņi šobrīd tiešām ir visur. Būs šo atklāti, tas, ka top filma, es zināju, pirms mēs sākām, tāpēc, kad Ines Kučīnska, kas arī filmējās Dāvi Sīmaņa filmā, viņa man pastāstīja par šo projektu. Bet tam nav vispār nekāda sakara to, ka mūsu izrāde notiek. Atceries, kā viņa sākās, mums teātrī ieradās cilvēki, kas informēja, ka viņiem ir ļoti daudz arhīvu materiālu, ar ko viņi grib dalīties, un tā rezultātā mēs pieņemam lēmumu, ka varbūt šis ir tas gadījums, kā atvērt mākslas telpai arī šo dokumentālo pieredzi. Bet filmu es neesmu redzējis, neviens viņu vēl nav redzējis, izņemot tos, kas bija Berlīnē, nezinu, kas tur ir. Mūsu izrāda kaut kādā ziņā pat startē pirmā, nestoties uz to, ka ir tiešām nāk arī ārā vairāk akadēmiski raksti par Mariju Leiko. Nu, tagad ir tāds bums, bet man liekas, ka tas ir labāk nekā Miki Mauša bums. Tas ir kaut kāds, ir tādi bumi, kas tā kā liekas bezjēdzīgi, nu, kad tu tur, nezinu, tagad Pokemonu pārdod, bet Marija Leiko, man liekas, ir cienījams un īstenībā ļoti sāpīgs sarunas temats, un varbūt ir pat labi, ka tas viss notiek tādā trieciena tempā un vienā tādā kulakā, lai viņš tā kā trāpa kopā mērķī. Vakar arī biju uz Hedvigas Gablers pirmizrādi Nacionālajā teātrī. Arī tur ir Marijas Leiko bildi iekļaut programmiņā, jo arī tā ir viņas viena no hrestomātiskajām lomām. Viņas pieredze, viņa ir visur šobrīd. Bet man ir prieks, es arī dažreiz nevaru saprast, cik es daudz, dažreiz kaut ko izdomāju, kad es to izdomāju. Bet labā ziņa ir tāda, ņemot vērā, ka mēs startējām pirmie, mēs esam tikai iedvesmojušies viens no otra, nevis no šiem palīga darbiem, materiāliem, paralēliem mākslas darbiem. Un tas ir
Man liekas, ka tas ir forši. Un, man interesē, tāpēc arī mēs lasījām šo visu vakaru tā kārtīgi kopā un atzīmējam katrs savas vērtīgākās vietas, interesantākās. Nu, tad šodien apskatīsimies to arī tā publiskāk, jo man, pieņemsim, vispār netraucē tādi kaut kādi kritiskāki viedokļi. Man tikai pārsteidz tādi pārpratumi. Man liekas, ka tie pārpratumi varētu būt tas, ko mēs varētu šodien apspriest. Nu, sāc ar pirmo, kas tavuprāt, kas tev, piemēram, tā no visām, ko tu lasīji, kas bija tas pirmais, viss tāds lielākais tavuprāt pārpratums, kad tu saki, pagalūdzu, šeit es gribētu dialogu ar kritiķi. Dialogs ar kritiķi. Tas ir forši. Es sākšu ar labo. Ļoti labi, kad tiek izvēlēta ļoti skaista vizualitāte. Izrāda ir skaista, un tas man liekas forši. Zini, kā dažreiz arī var uzlikt tādu diezgan nesmuku bildi, izrādes visgarlaicīgāko, un tad arī tas tā kā vismaz tas tiek ieturēts žanra robežās, arī šeit figurē šī pat. Tad mēs zinām un saprotam to, ka teātra apskatniekiem ir laba gaume, viņi izvēlās viskaistāko attēlu. No mūsu izvēlētajām, jo tas rosina, jo tieši tā es arī to izrādi jūtu un arī tā es viņu redzēju. Par pārpratumu īstenībā runājot, Zana Radzobs, starp citu, min faktu, kad ir diezgan liels haoss. Lūk, tad šī bilde arī iespējams iemieso manu sajūtu, tāpēc, kad tas, ko varbūt Zana Radzoba sauc par haosu, manā izpratnē ir vēl, manuprāt, bija visu laiku tā sajūta, ka viss ir pa lēnu un gribās, kā lai izsaka šo ārkārtīgi trauslo, neirastētisko, tādas tektoniskās svārstības, kas norisinājās tajā laikā, gan politikā, gan vispār ārpolitikā. Reģionā, un tas arī izpaudās mākslā. Un šī bilde izpauž, manuprāt, ļoti daudz no šīs trauslās, histēriskās, kaut kādā ziņā tādas nedrošās eksistences. Un arī vienlaicīgi ļoti estetizētu un skaistu piedāvājumu risinājumam par to, kā cilvēki gribēja dzīvot un kā viņi jūtās tajā brīdī. Un tas pārsteigums man bija tā kā viens no tiem, es arī apskatu šobrīd žurnāla ir recenzija, ko recenzē tātad Zana Radzoba, par to, ka uz skatuves ir manāms diezgan liels hauss un arī, kad atsevišķie mākslas izteiksmes līdzekļi kā neiet. Mīši, paldies. Jā, tas ir tieši tas, ko es vēlējos. Paldies. Jā, paldies. Kad atsevišķi mākslas izteiksmes līdzekļi, kā katrs dzīvo savu dzīvi. Te man ir tiešām diezgan... Es pat neteiktu jāpaskaidro, bet es kā reiz, varbūt tas pat ir kompliments, tāpēc, ka tik ļoti grūti ir uzbūvēt tādu reālu trauksmes atmosfēru. Un tas ir tiešām grūti, tāpēc, ka mēs dzīvojam lielās pilsētās, mēs dzīvojam trauksmēnās vidēs, mēs dzīvojam visu laiku tādā skaņu muģeklī, visu laiku mums, un ja tu tā kā aizēji uz vietu, kur tev tā kā liekas, ka tev vēl to dod vairāk, kas man liekas ir diezgan grūti, jo dot vairāk pie visu tā informācijas pārsētiem ir sarežģīti, un ka tas ir par daudz, un tas tajā brīdī nobrucina uztveri, tas man liekas ir pareizi, tāpēc, ka mans mērķis bija parādīt cilvēku tādu tā kā neadekvātu stāvokli. Un jā, hauss varbūt ir pat īstais vārds, kā to aprakstīt, jo es neredzu iespēju, ka cilvēki neadekvātos apstākļos uzvestos harmoniski. Un tas ir tas, es vienmēr atceros to, ko Ines Kučīnska man kaut kad gadus atpakaļ teica, kad ir neadekvāti uzvesties adekvātos apstākļos neadekvāti un neadekvātos apstākļos uzvesties adekvāti. Līdz ar to šis ir par to uzvesties, mēs runājam par neadekvātiem apstākļiem, neadekvātos apstākļos uzvesties adekvāti ir neadekvāti. Līdz ar to hauss, es to uztveru kā absolūtu precīzu formulējumu šai situācijai, jo pie nosacījuma, ka cilvēki tiek arestēti, pazūd un notiek milzīgas eksekūcijas ar viņiem. Un ārā notiek lielais ļembas, kur tiek veikts jaunais vadonis, viņiem sēdēt un uzvesties adekvāti, manuprāt, ir neadekvāti. Un tas ir apzināts mērķis, un visi izteiksmes līdzekļi kā reiz mēģināja radīt šo te apjausmu, ka tas tā arī veidojas. Un, jā, varbūt mēs tur pārpratāmies. Tā var būt, lai tas tā būtu. Un man radās jautājums vēl viens tev saistībā, jo te es arī šajā pašā recenzijā. Dramaturgs Dīcis čekas pratināšanas tehnikas salīdzina ar teātra tehnikām.
Un es no tā vienkārši aizdomājos. Man tev jautājums vienkārši kā režisorei. Tādā izteiktā demokrātiskā veidā vispār var uztaisīt labu izrādi. Nu, tajā ziņā, ka tas ir, mēs samācamies un tur valda izrādes iestrādāšanas procesā absolūta demokrātija. Nē. Jo tomēr, manuprāt, tādā ziņā, es neesmu īstenībā lugā, es neesmu nekādā veidā, tāpēc, man liekas, es neesmu salīdzinājis teātra metodas, bet tas, par ko es aizdomājos, ir skaidrs, ka man bija pilnīgi skaidrs, ka absolūti autoritāri režīmi, iedodot režisoram, kur ir autoritārs, tomēr režīms, ja tev, piemēram, kā režisorei iedot kāds varu, ka tu jebkuru aktieri, kurš tev nepatīk spēlēt, netaisīsim tā kā šajā mūsu izrādes gadījumā, ka viņam tas var beigties letāli, bet, piemēram, tu uzreiz viņu patriec, viņu atlaiž un viss. Katrs aktieris, viņš saka spēlēt, tu nezini ar kādu atdevi. Sanāk tā, ka tas jautājums tāds, kā tev liekas, ka tādā ziņā, ka, piemēram, režisoram, tas kaut kādas īpašības, tas, kas piemīt režisoram, tev jābūt tam, es nezinu, nosliecēji uz autoritārismu. Jā, es domāju, ka man viņas arī piemīt, un tāpēc es ļoti daudziem cilvēkiem nepatīk, un es arī esmu ar to samierinājusies šajā dzīvē, nākamajā dzīvē, darīšu kaut ko tādu, lai es patīk labāk cilvēkiem. Bet ja tā nopietni, kaut kādā ziņā, protams, ka tas tā ir, bet tā mēs izvēlamies arī kaut kādu katru savu lomu šajā pasaulē. Manējā ir tāda, pat es nekad negāju, man neinteresēja īstenībā autoritārisms vispār, bet fakts kā tāds, ka, lai tu to orķestri dabūtu vienā pulsā un skanējumā, tad ir jābūt tam diriģentam, tas ir skaidrs. Un, protams, ka, ja mēs skatāmies no tādas pozīcijas, arī diriģents ir autoritīvs personāžs, kas vienkārši ar savu kociņu vienkārši liek cilvēkiem kustēties, varbūt viņš negrib tajā brīdī tā kustēties, man ir līdzīgi. Tas, kas ir minēts, es domāju, tas ir arī viss tur ir kārtībā. Tur nav nekāds pārpratums, tas, ko arī Zana Radzova recenzē par to, ka tas tiek salīdzināts tieši tā autoritīvs režīms ar teātra metodi. Un tā ir tava ideja, un tā tika apaudzēta. Un arī mūsu brīnišķīgais aktieris Šamilis Hamatovs to vēl papildināja ar saviem piedāvājumiem. Es domāju, ka tas arī tā ir, un teātris ir maza totalitāra sistēmiņa visā lielajā dažādu sistēmu kopā, bet tā, ja viņa nepārkāp kaut kādas gaumas, estētikas un, protams, ētikas robežas, viņai tādai ir jābūt, jo es nezinu nevienu labu mākslas darbu, kas netop šādas kaut kādas virsvadības rezultātā. Bet viņa nedrīkst palikt neestētiski tādā nozīmē. Tas ir tas, ka man arī kaut kādi savi tabū, ko es nekad teātrī nelieto. Es varu lietot savu nosacīto varu, kas ir, protams, apšaubām un smieklīgi, jo kāda tur ir tā vara. Bet, ja man būtu kaut kāds varbūt dziļāks traumas, es varētu atrast iespēju paņirgāties par saviem kolēģiem, bet manas neinteresē tiešām. Jo, es pats vienkārši īstenībā visu šī procesa laikā, par ko es aizdomājos, tāpēc arī tad, kad mēs tur aktieriem uzdevām pirms izrādes jautājumu, vai māksla un mākslinieks vispār spēja kaut ko izmainīt tajā. Un tas, ko mēs darām, mēs ar izrādi arī kaut ko gribam izdarīt, panākt. Un man vienkārši bija tāda sajūta, ka mūsdienās tas ļaunais arī šajā pašā izrādē ļaunais tēls, viņš, protams, atstāja lielāku iespaidu, viņš cilvēkiem patīk. Otrais cēliens visiem ir saprotams, jo tur ir pilnīgi skaidrs, viens līderis, viens vada visu procesu, un mums ir viegli izsekot līdzi. Pirmajā cēlienā, kur mums ir nosacīti centieni mākslā atrast labāko veidu, mums ir mēģinājumi demokrātiskā. Viss uzreiz nesaprot, kas tur notiek. Ko tu viņi tur izdara, neko viņi beigās tur neizdara. Es arī starp citu dīcas daudziem, man arī, kas ir bijuši uz izrādi, maniem kolēģiem, kas ir ļoti advancēti, forši, gudri cilvēki, skaidrojas šo te paradoksu, jo viņi arī saka, pirmais ir haoss. Es saku, nē, tas viss, tā jau nav, ka mēs tur 3 mēnešus apmēram nedarījām neko, un es apmēram tikai organizēju labprātīgu hausu. Tā var gadīties, kad kādam ir tā vēlēšanās, bet man baigi uz to laiku negribas tērēt, vienkārši organizēt labprātīgu hausu. Ar ko es nodarbojos? Tad mēs kopā radījām, tad radās mums kopīga ideja.
kas nāca no vēl citas idejas. Paldies arī Ojaram Rubenim, starp citu, viņš bija klāt pie šūpuļa, iedāstot to sēkliņu šajā virzienā. Sākām domāt par šo. Atceries, kā mēs vēl sēdējām pagājušo vasaru un vēl likām kaut kādu tēlu sistēmu un kalkulējām, kas ar ko un pret ko un tā tālāk. Cik daudz un kāds ir tas svars, tad tu aizgāji ieracies savā pasaulē un radīji. Pa brīdī man kaut ko sūtīja. Mēs to aprunājām, bet tas viss bija tavs autordarbs, un man arī tas ļoti, ļoti patika, jo man patīk, ka tādā nozīmē strādāt ar autora tekstu, un es tevi ļoti augstu vērtēju kā autoru. Un tu jau, principā, atnesi beigās galīgu variantu, ko mēs atceramies, mēs pārrakstījām. Mēs jau arī, bija 3 varianti, un ļoti atšķirīgi. Ļoti atšķirīgi. Man visu laiku likās, ka es gribēju galvu no ļauno, es viņu tomēr gribēju vairāk. Nevis vēl, es viņu gribēju, lai viņā iepila kaut kāds piliens, ka mēs redzam, ka varbūt viņš izmainīsies. Un tad visi kolēģi teica, ka tas nav ticams, tā nenotiek. Bet mēs netikām tur tālāk. Bet īstenībā, kas ir visinteresantākais, kas arī varbūt kādam interesēs to dzirdēt, tāpēc, man liekas, mēs atgriezīsimies arī pie recenzijām, kad man patīk tādi, tā kā mazie tādi, mēs tiekam pieķerti kaut kādos mazajos grēciņos, kā pieņemsim, lietojam nepareizu abreviatūru KGB, NKVD vietā. It kā mēs to nezinātu, ja? Tā kā sanāk mēs tādi 2 cilvēki bez jebkādas iedzināšanās, ķērāmies klāt šim darbam un nenoskaram pašu galveno. Bet kāpēc es to saku? Tāpēc, ka, protams, ka tas materiāls ir izmācīts un pārmāc 2000 reizes cauri, un tādas kļūdas, protams, nenotiek. Tā nav kļūda, tas ir apzināts lēmums, un to mēs arī varbūt pēc tam varam nokomentēt. Bet atgriežoties pie pārrakstīšanas, rakstīšanas, radīšanas, tad tāpa darbs. Un tad, kad es saņēmu, principā, gala versiju, ko mēs pēc tam, protams, tur tās nianses vēl pārstrādājām, daži procesā redzot, ka varbūt kaut kas nestrādā tik labi, kā vajadzētu, un arī laiks mainījās, un gribējās kaut ko savādāk darīt. Tad tas darbs man likās, man patīk saņemt to pilno paku un tā kā ar to strādāt. Nevis tā kā tur vēl tagad ķidāt teikumus, jo es uzticos tieši tā, ja es ar tevi sadarbojos, es uzticos, un man tikai un vienīgi interesē tavs vērtējums par to, kā tu redzi šo stāstu. Un tad mēs to pie tā darbojamies diezgan ilgi, tu darbojies diezgan ilgi, tad es sāku darboties. Un tad tie 3 mēneši manā procesā nozīmē tikai to, ka tu visu laiku ej uz darbu pārsvarā. Domā, kā radīt hausu, bailes, kā radīt sajūtu, ka mēs esam tāda bezdibeņu priekšā, ka mēs esam priekšā neizbēgamam, kad notiek tiešām tādas tektoniskas svārstības, kas visnotaļ droši vien nebeigsies ar harmonisku iznākumu. Tavs darbs ikdienā ietver to 3 mēnešu garumā, ka tu ej uz darbu un domā, kā vislabāk eksekutēt un spīdzināt cilvēkus. Tu domā par to, kā visefektīgāk viņus likvidēt. Un tas ir vienkārši briesmīgi, ja tā padomā. Tā ir vienkārši diezgan liela trauma arī man. Un es tāpēc pret to attiecos šobrīd diezgan viegli. Man, principā, vajadzēja mēnesi. Man tagad ir pagājis mēnesis, kopš pirmizredzes man vajadzēja mēnesi, kamēr es vispār to tā kā aizlaidu kosmosā, lai tas viss iet. Protams, ka tā bija mūsu izvēle. Es jau nesūdzos, es jau to gribēju. Bet, godīgi sakot, tāpēc ir inčīgi lasīt kaut kādas lietas, kas tā kā vairāk sazemē to darbu iekš tā, lai to palaistu. Jo es jau arī taisot viņu visu laiku vēņai laist tādā citā uztvers, jo sadzīviskot un sazemēt, tas nozīmē vienkārši dzīvot milzīgās ciešanās 3 mēnešus un dzīvot arī skatītājiem likt tās 2,5 stundas dzīvot milzīgās ciešanās. Es gribēju tomēr, lai tas ir tāds, es to salīdzinu tādu LSD tripu, tādu ceļojumu, kur kāds varbūt sapratīs to, ja kā asociatīvi ir daudz arī mākslas darbos attēlot šī sajūta, kad vienkārši atbrīvojas un tu piedzīvo šīs krāsas, šīs sajūtas, šīs skaņas, šīs uzmācīgās, varbūt pat pārspīlētās skaņas, jo es vēlreiz saku, justies adekvāti šādā neadekvātā situācijā ir neadekvāti. Tas ir tāds mans conclusion par to, ko mēs te lasījām. Man no visa tā, kas no visām tādā ziņā, no visām recenzijām, ir cerēs viena tāda sajūta, ka, protams, ka jau gribās
pārbaudīt, vai to, ko tu esi kā iecerējis, vai to noķer, saprot. Un starp citu, man tad izlasot visas, ir sajūta, ka jā, bet tai pašā laikā katrs ir pieminējis būtībā to, ka šis stāsts vispār nav, viņš nenotiek pagātnē, vai te ir dažādas versijas par to, ka saka, ka ir piemēram, te bija arī par to, ka nav vēsturiska precizitāte, un, piemēram, un to bet galvenais to, ka izrāde nav vēsturiski precīzi, svarīgi atcerēties, ka dramaturgs Dīts pasludina Osvaldu, pēc konteksta varētu būt, tas tur, par nodevēju. Un stāsts, man visu laiku likās, kad uzrakstot speciāli, bija pat brīži, kuros bija grūti nepieminēt nevienā brīdī Maskavu vai nepieminēt konkrētu valodu, kurā valodā tiek runāts, vai visu laiku lietot imigrantu teātris, nevis latviešu, jo man tas, piemēram, vienkārši man tas pats vispār šo te aizskarot un sākot caur Mariju Leiko skatīties, kas tur notika, man bija pilnīgi sajūta, ka tā sajūta, viņu es definēšu tā, es ceru, ka man dzīvē nekad nenāksies to piedzīvot, jo 38. gadā vesels lērums cilvēki dzīvoja, viņiem bija savas problēmas, savas mākslinieciskie kaut kādi skatījumi, viņi runājās, tā kā mēs šobrīd runājamies savā starpā, viņiem nebija nejausmas, ka tūlīti tas... Tuk pie loga, jā, rekur jau, Dīts tevi sauc ārā. Precīzi, mēs tagad runājam, bet vispār pasaulē šobrīd, grib vai negrib, tie visi notikumi cilvēki īstenībā, viņi dzīvo spriedzē. Tāpat kā skatu ugunī varoņi, viņi jūt, ka kaut kas nav. Un es nepabeidzu, es atceros, kamēr tu stāstīji, kad mani kolēģi vai draugi no citām sfērām, kā es te teicu, inteliģenti cilvēki, prasa, ka jā, tiešām viņiem tas pirmais cēliens tur tā mazāk, tāpēc, ka tur ir arī viņu galvās hauss. Un mēs arī ar tevi atceries, mēs tik daudz runājam par to, ka nav jābūt priekšzināšanām, lai skatītos šo darbu. Nav jāzina Blaumaņa ugunī. Nav jāzina īstenībā tieši tā, kurā valstī tas notiek. Tas, ka mēs saprotam, ka tā ir totalitāra valsts, tas ir skaidrs, bet tas varētu būt arī Ziemeļkorejā, tas varētu būt arī Baltkrievijā, tas varētu būt tajā pašā Krievijā, kas mums viss skaidrāk uzreiz. Bet mēs runājam par totalitāru valsts. Tas ir pats svarīgākais. Un tāpēc šī vēsturiskā saucamā neprecizitāte ir mūsu apzināts gājiens, kas ir ar vēlmi paplašināt šo totalitārisma rēgu, jo viņš jau neatrodās tikai mums austrumos, viņš atrodās arī tur un tur un tur. Viņš šobrīd atkal ar vienu vairāk klauē un visādās vietās, kur mēs negaidām, viņš mēģina starp citu uzrasties atkal. Jā, un līdz ar to tas ir viens. Mēs uzreiz vienojamies, ka tas mums nav svarīgi, ka saukt tieši tā šo valsti vārdā. Mēs visi zinām, es saku vairāk tieši tā nevis par valsti, bet par sistēmu runa. Nākamais par Blaumaņa ugunī. Blaumaņa ugunī tieši tā nevienam nav jāzina. Tādā nozīmē, ka ir runa par mākslas meklējumiem, laikmatīgas modernas mākslas meklējumiem, kas ir noticis visos laikos. Tāpat tas notika šajā gadījumā pagājušā gadsimta 40. gados, tāpat tas notiek mūsdienās. Visi meklē jaunas mākslas valodas, un tas, kā es arī skaidroju, bet man arī tas nav jāskatās, tāpēc, kad nav mēs izskaidrot, man interesē vairāk tiešām, ko kāds redz vai saprot vai nesaprot. Bet tas pirmais cēliens ar to nosacīto hausu ietver tādu ļoti garš prologs, un tas ir tāds, tā kā tu esi uzrakstījis, un es mēģinu arī viņu tā iedzīvināt, ka viņš ir tāds ļoti garš un it kā rotējošs, un arī pat kaut kādā ziņā apnicīgs, bet tas ir tāds tiešām klusums pirms vētras. Ir kaut kāds priekšnojauts, kā zina, ka dabā, ka zemestrīce sākās, kad vēl cilvēks nejūt zemestrīces, tās vibrācijas, bet dzīvnieki jau visi. Putni pirmie aizlido, tad stirniņas aizskrien, sarmuliņš aizskrien, vēl briedis aizlēkšā. Un tad tikai cilvēks pēdējais attopās kaut kas. Viņš pat vēl nav tikai tad, kad uzkrīt bluķis virsū. Tikai tad viņš attopās. Lūk, un tāpēc arī šeit ir tā ideja, ka tas cilvēks vēl ir tās pirmās 25 minūtes, kad cilvēks vēl nesaprot. Es pieņemu, ka visas teātra žurciņas jau bija izskrējuši ielās, jau jūt, ka tūlīt to teātru nopustīs, bet viss jau žurkas un visādi tur kukainīši jau ir ārā no teātra ēkas. Kamēr cilvēks vēl tur sēž un maļās un
maļās, un kur ir tas, un kāpēc viņš nav, un kāpēc viņš nav ieradies, un kāpēc viņš ir tāds, kāds viņš ir, un tā tālāk. Tas ir apzināti apnicīgs process, un tas ir arī tāds, un cik tad arī es tā tīri tehnoloģiski, es jau tā, kā tu zini, bišķiņi paīsināju tavu tekstu, jo bija tā kā jāsaspiež, jo likās, ka jāiet ātrāk uz priekšu, bet es apzināti arī tā kā tu raksti, tas prologs ir tāds izvērsts, lai to cilvēku uzreiz jau neiedzītu krēslā, jo visi, principā šeit jau tas detektīvs izpaliek, tāpēc, kad visi jau zina, nākot uz izrādi, ar ko viņi beigsies. Ja viņi ir... Ceru, ka varbūt kāds varbūt nav izlasījis to programmu, bet ja viņi pērk biļetes, viņi jau visdrīzāk iepazīstās. Viņi saprot, ka tas nebūs tā kā love stories, vai tur nebūs mūzikls, vai tur nebūs bērnu izrāde, vai tur nebūs... viņi tā kā saprot, ka tas ir kaut kāds tāds traģisks likteņs tās. Tas ir, kas es piemetināšu tikai to, ka tas, manuprāt, mūsdien arī viena no traģikām, ka mēs nekām neesam pilnībā atnākot, un kas tagad būs? Mēs atnākam, zinām, tā pa skatu, tas iegūglējam, kas tas ir, atnākam. Tas vispār nav tas, ko es esmu... Es pat nedomāju tā. Es domāju, ka drīzāk tas ir tāds, ka šo izrādi mēs pieteikt nevarējām, neizstāstot galveno intrigu. Jo galvenā intriga ietver to, ka šis tērs tiks eksekūtēts. Diemžēl, jā. Mēs nevaram pateikt, ka mēs esam stāstu par kādu teātri. Un tad cilvēki, interesanti par teātri, mēs iesim pastīties, bet ir jau filma par teātri, un tas būs tas pats, vai tas būs kaut kāds cits teātris. Bet mums vajadzēja atklāt tas tāds spoilers jau sen. Protams, es vienkārši par Tarantino tomēr bēdīgi slavenojos mēgļos Hitleru nošāva. Neticamā kārtā. Tādā viņam izdevās. Viņam izdevās. Mums šoreiz neizdevās, diemžēl. Starp citu, vēl viens no pārmetumiem, ko es arī kaut ko, nevis pārmetums, bet komentārs, ko es arī kaut kur lasīju no šīm, ka mēs neattaisnojam, mēs neizstāstam, ka neesam vēsturiski precīzi, bet mums jau žanru uzlikām jau uzreiz iespējama vēsture. Mēs nekādā veidā nevienā brīdī neesam pretendējuši uz to, ka mēs orientējamies šajās vēstures lapusēs, jo to pat atzīst teātra zinātniece Guna Zeltiņa, kas ir rakstījis kopā ar Anitu Uzuldnieci grāmatu par Mariju Leko, kā informācija ir ļoti skopa, ļoti neprecīza, neiespējama. Principā tas, ko tu izdarīji, tā ir tāda vēsturiska fikcija, un mēs jau no tā nekaunamies, un nevienā brīdī teica, kad mēs esam mēģinājuši ietvert kaut kādu patiesību. Un līdz ar to mēs varējām iet tieši tā vēl tālāk un atstāt teātra skatu dzīvus. Fikcionējot līdz galam, ja mēs tā līdzīgi kā Tarantino nošāva Hitleru. Tāpēc vienā brīdī, starp citu, es par to arī viens mirklis bija, par ko es domāju, ka beigās uztaisīt tomēr to variantu, ka viņi visi kaut kā viņu saķer, paņem un beigās piemēram, viņi tagad to mūsu prokuroru Mr. X paņemt, visi nosist, un tad mēs varētu domāt, mums visiem būtu baigi, īstenībā mēs būtu priecīgi. Happy ends, jā. Bet īstenībā, nezinu, viņi nosist šito džeku, bet izietu ārā, un tur viņus sagaidīt vēl 200 tādu paši, un tad viņi nekur netika. Bet mēs beigtu izrādi tur, kur viņi nosit to X-u, jā. Arī tā varēja būt. Līdz ar to, ko es ar to mēģinu pateikt, nav jau tā, ka mēs jau tā baigi pavirši tam bijām piegājuši. Bet vēl, atgriežoties vēlreiz, tad Dīts, tu tiešām nezināji, ka 38. gadā neeksistē tāds institūcija kā KGB. Nē, es domāju, man bija jautājums, kur viņš tur uzradās, kāpēc... Nē, tas ir padomu laiku, invention. Nē, kāpēc viņš pēkšņi... Es domāju, ka te mēs redzam, Atis Rozentāls recenzēja mūsu izrādi. Es domāju, ka te vairāk ir mēģinājums tā kā lai pasaka, varbūt pieķert mūs kaut kādā bišķiņa tādā paviršībā. Jo ja prasa man, Artūr, kad tev notiek... Tu esi mācījies vēsturi. Vēsturi, starp citu, man skolā patika vēsturi, bet pēc tam es esmu nonācis pie secinājuma pie tā, kad īstenībā, ja es būtu vēstures skolotājs, es noteikti ļoti labi varētu mācīt vēsturi, jo es sapratu to, kā var panākt vai izstāstīt par vēsturisku faktu, par vēsturisku cilvēku kaut kādu tādu kutelīgu faktu, ka tu ieraugi, viņš arī bija brutāli sakot, tu saki, Napoleons arī čurāja un, gāja naktspodiņu. Un tajā brīdī tu nopietni. Un tad no tā tu jau pēkšņi saproti, viņš bija tikai cilvēks, un tad
tāpēc mūsu tajā stāstā tas vienmēr liekas, ka tie ir cilvēki, kuri, un tas trakākais tik tiešām tas vēsturiskais fakts, ka viņi spēlēja, tas jau nenotika, mūsu variantā tas notiek viss tur 2 dienās. Reāli tas bija vesels mēnesis, kurā viņi gāja cauri tam procesam. Redzot, es tev tagad oponēšu, ja? Jo ir recenzenti, kas apgalvo, ka recenzē teātra kritiķa un zinātniece Guna Zeltiņa. Viņa lieto tādu jēdzienu, viņa saka, viņa tevi uzteica par to, ka no tiem sausiem tiešām faktiem, un tas ir fakts, ka fakti ir tiešām sausi, un tas arī bija kā pārmetums no dažiem skatītājiem, man arī tuviem un mīļiem un zināmiem, par to, ka it kā mums nav ētisku tiesību apskatīt vēsturisku personu, iespējamās rīcības bez konkrēta faktu klātbūtnes. Kā piemēram Osvalda Glāznieka gadījumā, jo informācijas nav, un it kā mēs esam pārkāpuši ētikas un morālas robežas, it kā atrādot viņu konkrētā gaismā. Bet es uzreiz oponēšu, jo tieši tā brīdī, kad sliktāk būtu, ja informācija būtu, mēs būtu sagrozījuši faktus. Tāda situācija nav notikusi, jo mēs ļoti cienam cilvēku tiešām izvēles un likties, lai kāda viņa nebūtu. Bet attiecībā uz Osvaldu Glāznieku tur ir arī, man liekas, neliels pārpratums noticis, tāpēc, ka mēs jau viņu nenosodam, mēs viņu nedemonizējam, nepadaram par kaut kādu tādu, teiksim tā, bezmorāls tēlu. Mēs vienkārši pasakām, ka viņš ir pretrunīga personība, bet tas, kāpēc bija tā vai citādi, mēs atstājam uz jautājumu zīmes, tāpēc, ka viņš jau nevienā brīdī, viņš jau nav nekāds nodevējs kangars vai kaut kāds, tur nezinu, tiešām tagad mēs neparakstam vēsturi tādā nozīmē, ka pasakam, šis cilvēks bija, principā, šīs trūpa tika eksekutēta viņu darbības rezultātā. Tā nav. Protams, ja kāds to redz, tad atvainojiet tā. Es domāju, ka tā ir viena no lietām, ka, protams, mēs cilvēkiem ļoti gribās salikt visu tādu. Šis ir ļaunais, tas ir labais tēls. Tas ir tāds salikt tādās vienkāršās kategorijās, bet tajā pašā laikā, es atceros vienkārši to, man liekas, kas arī tieši, ka man prasīja jautājums Vilsons konkrēti par to Osvaldu tēlu. Saku, tad viņš ir nodevējis vai ne? Es viņam saku, skaties pats, ko viņš varēja nodot. Viņš varēja pateikt, ka vai tur teātrī kāds sazvanās ar savām mājām, ar saviem radiniekiem. Jā. Un tas bija pietiekams iemesls, ka tu vienkārši aizbrauc, dzīvo Maskavā, vasarā aizbrauc apciemot savus radiniekus uz Latviju, un tas ir pietiekami jau pierādījums, lai tev nošautu. Iespējams vērt pretvalstiskas darbības. Un tādā ziņā, man liekas, tas Osvalda tēls, man personīgi, viņš liekas super cilvēka iekšējās ētikas, tā dilema. Viņš nav izdarījis neko sliktu, bet pats jūtas vainīgs. Un beigās viņš īstenībā, par ko viņš jūtas vainīgs, par to, ka viņš kaut kā viņš prata izdzīvot. Ko darīt? Bet tas ir mūžīgais jautājums. Mēs vienmēr ar draugiem sēžot, vakariņās, runājam par kaut vai elementāru šī brīža situāciju, vai pieņemt, Riboka, akceptē arī Krievijas plūsmas naudu, kas ir laikmatīgās mākslas institūcija, atbalstot gan lokālos laikmatīgās mākslas māksliniekus, gan piesaistot ļoti augsta ranga ārvalstu māksliniekus. Bet nauda ir tāda apšaubām. Jā, tā ir dilema. Jo tāpat laikā, kad tā nauda ieplūst, top tāda mākslas darba, kas padara šo pasauli iespējams labāku. Un jautājums atbild, nezinu. Tāpēc es paturu tiesības tikai teikt to, ka nav tiešām viss tik vienkārši. Un otrs ir arī tas, ka citiem ir vienkārši, man nav vienkārši. Pārējiem ir ļoti daudz cilvēku, ka visi ir vienkārši. Melns, balts, es viņus apskaužu par to. Bet manā gadījumā, man liekas, šajā gadījumā tieši par Osvaldu Glāzunovu runājot vai Glāznieku, tie visi, kas redzēja kaut kādu mūsu vēlēšanos viņu demonizēt un padarīt par valsts nodevēju vai šajā gadījumā trupas nodevēju, te ir tāds pārpratums, laikam radies, tāpēc, ka tāds nebija mērķis. Mēs vienkārši rādam cilvēku ļoti neviennozīmīgas izvēles priekšā un ar tādām izvēlēm nedod Dievs katram no mums
satikties, es izvairītos, bet ceru, ka nekad tur arī nenonākšu. Bet zinu, ko es gribēju vēl par šito, ko Guna Zeltiņa saka, kad dramaturgu un režisoru tandēms nepretendē uz vēsturisku precizitāti, bet tiecas konkrēto gadījumu ievietot plašākā vispārinājuma aplocē. Vispārinājuma aploce arī ļoti jauks termins aploce. Tas ir tādu vārdu nekad nelietoju, bet man patīk tā dažreiz tā poetizēti izteicieni. Bet vispārinājuma aploce. Un man liekas, ka šī ir pareizā prizmas, ar kuru skatīties šo izrādu. Un tādā ziņā, manuprāt, Guna Zeltiņa ir visprecīzāk pietuvusies mūsu vēlmei, kādu mēs to iecerējam, ka šeit tiešām nav bijis mērķis psiholoģizēt šos raksturus, tāpēc, ka tas nav iespējams. Visi izrāda ir vienīga vispārinājuma aploce, jau sākot ar to, ka konkrētā darbība notiek 38. gadā pagājušajā gadsimtā, bet mēs to stāstam mūsdienās un arī izmantojam ļoti daudz mūsdieniskus estētiskus mākslinieskos izteiksmes līdzekļus, gan vizuālajā valodā, gan arī skaniskajā, gan aktieru spēlē. Tas nav par vēsturisku precizitāti, kā mēs saprotam, tas nav stāsts par to, ka mēs gribam kādam pierādīt, ka mēs zinām labi vēsturi, jo mēs zinām, bet tas nebija mērķis. Mēs gribējām, tā kā tu arī teici, tāpēc tu neminēji tieši tā konkrētus valsts nosaukumu vai valodas nosaukumu, tieši tā paturēja to vispārinājumu aploci, saucamies, jau viņi tagad sākuši lietot, kas ietver to, ka tie ir simboli, un arī kāds raksturs ir simbols. Un Marija ir simbols. Mēs zinām, kā tu viņu arī iecerēji, man tas likās ģeniāli, ka viņi ir tieši tā, principā pestītājs, tikai sieviešu dzimtē. Un viņas pēdējā uzstāšanās, viņa arī jāspēlē ar pakaramēs, un kad viņi uzstājas šo figūru, tad tas diezgan stipri atgādina krustās īsto tēlu. Bez jebkāda reliģiska backgrounda, kas man ir pietiekoši, bet jā, tas ir tāds. Jo es varu atklāt, man liekas, tas ir tā skatītāji, lai nāk, bet tāda biedrs no noslēpumiem, jo man jau mēs vienalga, nespoilojam. Jā, man jau liekas, ka man gribas ticēt, ka Marijas tēls, viņa izrādē tomēr tās visā tajā satikšanās procesā ar to ļaunumu, ka viņa kaut kā uzvar, bet viņa neuzvar tā redzami un acīm, tajā brīdī viņa uzvar. Mēs to, ka viņa uzvarēja, uzzināsim, es ceru, pēc varbūt 20, 30, 50 gadiem. Šajā mūsu izrādes variantā es uzskatu mākslinieks, viņš, diemžēl, nekad neuztaisīs, es ceru, novēlu tev uztaisīt kaut ko, bet, manuprāt, nevar mākslinieks uztaisīt kaut ko tādu, kas uzreiz, globāli, tu neuztaisīs neko, kas tagad, piemēram, izmainīs un beigsies karš, piemēram, Ukrainā, lai kā gribētos kaut ko tādu uztaisīt, un pēkšņi cilvēki to visi redzētu un pateikt, ak, Dievs, kāds es esmu, mums visiem jādzīvo savādāk. Bet, zini kā, Dīts, man liekas, kas ir viskaistākais visā šajā, nestoties uz visiem šiem viedokļu dažādību, kas, man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Tas ir ļoti labi, tāpēc, kad man vairāk mulsināja, piemēram, mūsu iepriekšējais kopdarbs ar balss grupēm Sivrijas Sniegots, kur visas adaptācijas visas bija pat ne labas, bet viņas bija, principā, satura atstāstošas vai, principā, tiešām tāda vairāk spoileri izrādes, devis tā kā tiešām kaut kāda analīze. Tas, laikam, liecināja par to, ka nebija īsti nekas, ko teikt, un tas man vairāk pat mulsināja. Man patīk šeit tā ļoti arī krāsā atšķirība. Mēs arī neapskatījāmies arī Lianas Langas ierakstu Facebookā, kur viņi apgalvo, ka kas man šeit vissvarīgākais liekas, ka tieši te tiek argumentēts, kāpēc ir šī bilingvālība uz skatuves redzama, jo viņi runā, Liana Langa saka par to, ka šī krievlatviešu valoda tiek miksēta atbilstoši tā laika sociālajai realitātei, kas savukārt mulsina, manuprāt, zani rāda zobi, jo viņi uzskata, ka tas ir pašmērķīgi. Lūk, ir ļoti daudz viedokļu. Es ieteiktu tiem, kam interesē sekot šim darbam līdzi un nākt un apstīties arī, iepazīties ar šiem dažādiem, bet iespējams arī pieņemt lēmumu pašam tomēr atnākt un apstīties. Bet visbeidzot, ko es gribētu teikt par to, ka
Man izkrita, lūdzu, pasaka kaut ko. Kamēr es atcerēšos, tu vari pateikt. Kaut kādu finālu domu. Mēs taču nepieskārāmies pašam galvenajam, kur mums jau ir jāpaļojas, bet skaties par to, kad mēs salīdzinājām, ka tas lielākais krēņķis bija gan Zenei, gan Attim Rozentālam par to, ka mēs esam salīdzinājuši kā tādu šitas ir pats svarīgākais. Mēs tikai beigās pēc tām nonācam. Pabeidzam ar svarīgāko. Par to, ka mēs velkam paralēles tātad ar piesaucot imigrantu teātri konkrētā nenosauktā valstī, no kurām mēs zinām, ka konkrētais gadījums atrodas totalitāras sistēmas ietvaros. Mēs tad atrodamies Krievijā, atklāsim šīs valsts nosaukumu, tad šis skatu atrodas Krievijā, kaut gan mēs šo vārdu neminam. Un mēs tā kā radam diezgan tādu reversu variantu ar to, ka iespējams savākam kaut kādu paralēli ar Mihāla Čehovu Rīgas Rietu teātru atrašanos Latvijā. Un tas ir tas sakreņķējums un liekas arī mūsu paviršība. Jāsaka gan, ka tā nav mūsu paviršība, jo es uzreiz pirms to atbildu pateikšu, ka novēlu jebkuram tādā tiešām pragmatiskam un taisnību pārvaldošam latviešu patriotam un cilvēkam atnākt un pastrādāt šajā teātrī, lai pārliecinās, ka šis teātris ir absolūti lojāls valsts vērtībām. Tas ir pirmām kārtām, un otrām kārtām šis teātris nepamatot, bieži vien kļūst bez vainas vainīgais, saskroties ar kādiem arī naidu uzplūdiem, un tāpēc ir iespējams arī salīdzināt nedaudz šo situāciju, neskatoties uz to, ka mēs atrodamies tiešām demokrātiskā valstī. Par laimi. Un demokrātiska valsts neapdraud it kā šī teātra pastāvēšana, bet konkrēti individi gan, un tāda diezgan reāla kara darbība pa brīdim tiešām norisinās. Un tā ir mana realitāte. Es pieņemu, ka to arī tu esi pamanījis. Līdz ar to mēs it kā veidojam šo analoģiju, bet arī ne tiešā veidā, ja kāds to pamanīja, ka tieši paralēli ar mērķi kaut kādā veidā kaut kā sapurināt kopīgo labklājību, tad tā tas nebija domāts. Tāpēc vienkārši mans noslēgums būtu šai tēmai. Skaidrs, ka es to nevaru neredzēt. Manuprāt, kad ir kaut kādas, protams, šobrīd līdzības tajā ziņā, ka šeit arī ir imigrantu teātris, par kuru saka, ka kādā sakarā viņš te ir, mums viņu vienkārši jāklapē ciet. Un tāpēc mēs esam demokrātiska valsts, mēs esam tomēr pietiekami inteliģenti cilvēki vada šo valsts, lai mēs varētu tur diskutēt, runāt, skatīties, ko šis mūsu teātris, ko viņš dara, kā viņš tieši sabiedrībā, kādas procesus viņš aizskar. Bet tāpēc, ko es gribētu novēlēt visiem, lai nenotiktu tā, ka kādreiz dzīvē gadītos, ka pie lielas varas tiek tie, kuri, piemēram, šobrīd, tur šādam teātrim vajadzētu visus tur viņus paņemt, izsviest, iebāzt maisā, vēl nezinu ko, komentāri, ja palasītu komentārus internetā, tur būtu no tādiem maigiem līdz pat radikāliem. Un tad jautājums, kuri cilvēki pēkšņi nonāk pie lieliem varas resursiem. Un tāpēc tas mans novēlējums ir katram augtu individuāli, lai tajā brīdī, kad tu tiksi pie lielas varas, lai tu viņu mācētu izmantot labklājības, nevis kaut kāda graušanas un hausa. Jā, tieši tā. Bet jāsaprot arī to, ka tā ir politika ļoti lielā mērā, un arī atceries, kā mēs vienojamies pāris dienas atpakaļ, ka mēs politiku metam pie malas. Mēs esam noguruši, mums jāatbild par to, par ko mums nav jāatbild, lai pirmsvēlēšana laikā ar to nodarbojas cilvēkam tas patīk. Labāk nekā mums. Mēs atgriežamies pie mākslas, kas arī vienmēr tomēr šobrīd, protams, ir politizēta jebkurā gadījumā, bet tādu mēs nebāzīsim vairs savus rokas un kājas, tāpēc, ka mēs paliekam arī par tādiem bišķi vienkāršākiem cilvēkiem. Man to negribās savu novēlēt. Mēs neesam politiķi. Tāpēc turpinājumā mēs sāksim pamatīgāk apspriest jau, bez nekādas cenzūras. Jā, tagad pa īstam beidzot sāksim, jā. Tātad mēs beigsim, jā. Dīci, jā, paldies visiem par uzmanību. Mēs turpinām tad pa īstam runāt. Tātad tā. Viss, jā. Mēs beidzām, viss labi. Es vispār tikai tur rādīju Agnes 5 minūtes. Man likās, ka mēs esam 10 minūtes parunājuši. Tā bija 5 kopā.